bibliotekas ir atremontētas, akreditētas, un visas tā padarīšana ar šo jomu ir varbūt sakārtot. Un skolu remonti un skolu sakārtošana būs arī mūsu tuvāko gadu visās jomās prioritāte un darbs, lai mēs arī beidzot tiktu galā ne tikai ar atsevišķu telpu remontiem, bet varbūt tomēr diezgan tādiem konceptuāliem remontiem un, protams, arī plānojot nākošā gada budžetu. Mēs sākam jau pie šīs lietas strādāt un diezgan aktīvi strādāsim. Otra tēma, par ko es jums gribu teikt paldies, un kāpēc arī tā, kā ir plaši izvērsta runāja par kultūras namiem, ir par to tēmu, kāda ir skolotāja loma šodien. Pa humoram varētu teikt, ka jums nekā netrūkst, jo nav neviena politiskā partija, kas nav teikusi par jums domā, gādā, rūpējās. Tātad jums tas morālais atbalsts ir gan plašs. Pagaidām arī ar to izsnieciet, cik es saprotu. Nav jau tikai materiāls vērtības viņam cilvēkiem. Morālas lietas, kas jums balsta, stiprina, skaisti, vadoši cilvēki stāv jums priekšā un sola. Es te tik telpu remontus, bet pie jums lielas, konceptuālas izmaiņas, pārmaiņas un beidzot izglītība mums tiks novest uz sliedē. Protams, esam priecīgi par to, ka skolotāji ir tie mūsu ļaudis, kas vienmēr piedalās gan mūsu pasākumos. Ļoti daudz no jums piedalās mūsu kultūras dzīvē. Tas ir nenoliedzami liels atbalsts pašvaldībai, tas ir liels atbalsts mūsu kultūras iestādēm. Un arī uz priekšu es vienmēr priecāšos par katru reizi, jo tad, kad mēs ejam zālē, mēs vienmēr gaidām cilvēku, un ir jauki satikt pazīstamus, redzēt mīļas, zināmas sejas. Starp jums ir arī ļoti daudz mūsu pašdarbības kolektīvu dalībnieku, un tiem īpaši liels paldies. Tas varbūt ir bijis vēl tāds papildus sloks, bet jūs esat godam nesuši to tēmu, ka skolotājs ir tas gaismas nesējs. Par šo tēmu varbūt Latvijā mēs varētu vēl vairāk runāt un atbalstīt, jo pēdējā gada laikā mēs visi kopā esam lasījuši šīs brīnišķīgās Zīgontas Baueres grāmatas par varenajiem piebalgas skolotājiem, par viņu auru un desumu sabiedrībā. Tur ir daudz skaistu vārdu, un, protams, ir arī daudz vārdomu par to, ka arī tad skolotājiem bija grūti šis materiālais stāvoklis. Skolotājs tomēr bija tas stiprais cilvēks, kas tādā teritorijā apvidū nes to nākotni, to izglītību. Un es domāju, ka bija 1. septembris, bija jauks izglītības iestādes, kurās pabījujas pavadis, bija iestādes, kurās pabīja izpildirektors, bet bija iestādes, kurā pat augstā vadība nepapīja. Un neatdeva grāmatas, kuras citi ir saņēmuši, bet daži nav saņēmuši, bet viņas ir tās grāmatas, nav gājuši uz zudībā. Jūs viņas saņemsiet un apsveikt un novērot 1. septembra grāmatu, saņemt Dravešu internetu pamatu skolu. Pat grāmatu nav saņēmuši Sērmušu pamatu skolu. Izglītības iestādē Kastanītis. Novada mūzikas un mākslas skolai. Viņš man palīdz viens vēl viens. Vēl vēl izpildīt. Tur es pāris. Pārēj bija. Tad viena mums vēl ir tā kā uz izskolu. Kurš ir vēl kas? Ne? Man liekas, ka visi ir bijuši tad. Tad man liekas, visi ir bijuši, būs kaut kāda kļūda aprēķināt bija Kastanīca. Nu tad, es domāju, ka priecāsimies šodien, kā mēs svinēsim nākošu gadu zinām, varbūt tūminiekos. Jo viena no prioritātēm, par ko doma runā nākošā gada griezumā, ir veselīgs dzīvesveids. Īso, jo visiem ir svinēšanas vēlme droši vien. Skolotājs ir viena no tām retajām profesijām, kas vienmēr kāda dzīvē atstās nospiedumu. Mazu, lielu. Es jums aicinu savā profesionālajā varēšanā dzīvot un strādāt tā, lai vismaz viens gaišs nospiedums kādu bērnu dzīvē katru mācību gadu tiktu atstāts. Jo vairāk būs šādi gaiši nospiedumi, jo gaišāk nopēdot būs mūsu Latvija. Lai jauks šodien brīdis kopā būšanā.
varbūt jau zinēsiet un atminēsiet, kas tad kurš tad ir. Skolotāja ir bijusi gan vienkārši skolotāja, gan pionieru vadītāja, gan arī direktori. Viņa ir uzņēmusies atbildību gan par pasākumiem skolām, ārpus stundu darbu, audzināšanas darbu, kā arī skolēnu padomu. Viņa aicina un māca mūs dzīvot zaļi. Pateicoties viņai, mēs turpinām saņemt zaļo karogu. Tieši šī skolotāja ir tā, kas skolā rada mājīgumu sajūtu. Viņa nebaidās uzkāpt uz visaugstākā loga, lai to nomazgātu, uzkoptu un noformētu. Katru gadu gaidot Ziemassvētkus, mēs iededzam sveces tieši viņas veidotajā adventas vainagā. Skolotājai vārdi izteicieniem nekad nav velti jāmeklē. Viņa spēja savas piezīmes izteikt īstajā vietā un īstajā laikā. Viņa ir īsts darba holiķis, jo pārsvarā vienmēr pirmā ierodās skolā, bet vakaros pēdējā no tās iziet. Un tās sveicam 35 gadu darba jubilejā skolotāju Aivu Bunduri. Jā, paliec. Mums mazliet te tā, kamēr iesildamies, kamēr saprotam, kas un kā. Es tikko parādīju, kas būs tālāk jādara priekšsēdētājai. Nodemonstrēt, tātad mēs aicināsim arī priekšsēdētāju šeit priekšā pasniegt atzinības rakstus un, protams, arī krāsainā rudenī krāsaini ziedi. Paldies! Vienmēr mundra, enerģiska, dzīvespriecīga, mērķiecīga un superīga kolēģe. Un kā es tev piebilstu no savas puses, vienmēr jauki sakosusies. Un tā Ārija Kalniņa. Līdzās ar jums skolotāji vajadzēja būt arī skolotāji Ingrīdai Bakņai, bet katram savs uzdevums. Arī šodien viss nevar būt svētku reizē, jā. Tā kā aicinu skolotāju sveikt viņus sveicējus.
Tas vēl nav viss. Jubilāri ir apsveikti, bet tagad gan jubilāriem, gan visiem mums pārējiem muzikāls sveiciens, kuru mums ir atvedušas meitenes, divas skaistas meitenes, Gunita Bārda un Solvita Būre. Baudīsim! Kā? Tev nav neviena dzintara? Ieplieta acis kurmis tik platas kā kniepadatas galviņa. Tas nozīmē, ka kurmim bija ļoti izbrīnītas acis, jo tās viņa parasti ir mazīgas. Tikpat kā nemaz nav. Kā? Tev nav neviena dzintara? Nav, es teicu. Tad nāc man līdz, teica kurmis. Tev gan tādas šķidras uzacis, viņš paskatījās manī. Piesienas opirstīts virs plakstiņiem, citādi smiltis virs acīs. Un pamājas man ar ķepu, pazuda alā. Tad izlīd atkal ārā, nu ko tu nenāc? Es piesēju zobirstītes virs acīm un līdu. Pēc kādām pāris stundām kurmis man teica: tu par lēnu lien, mēs esam nolīduši tikai 10 metrus, bet līdz Ēnguras ezeram vēl 10 kilometri. Ej tu labāk pa zemes virsu, es līdīšu pa apakšu, un, lai tu man nepazaudētu, es ik pēc laiciņa celšu rakumus uz augšu un izbāzīšu galvu no zemes. Un, lai tu mani nesajauktu ar citiem kurmiem, es izbāzīšu galvu, pasmiešos, un tu zinās, ka tas esmu es. Un kurmis pasmējās. Kriks, 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 tā kā 3 reizes zīmuli pārlauž. Kriks, kriks, kriks. Saprotot to, kas sen jau bija jāsaprot.
sievišķības. Lūdzu, izpalīdziet. Tas ir filmētais vīri. Super, paldies. Paldies jums, milzīgs paldies. Mums ir vēl viena dziesma, mums ir daudz dziesmas, bet vēl viena īpaša priekš jums. Pavisam īpašiem cilvēkiem, un tās ir māmiņas. Dziesma veltīt visām māmiņām, gan topošajām māmiņām, gan esošajām māmiņām, gan tās, kas no debesīm, no mākoņa maliņas uz mums noraugās un mūs sargā. Dziesma māmiņai. Divas skudras reiz krustcelēs satikās, un abas par dzīvi runāja, pukstēja abandai pasakās sirsniņa, un man blakus ir mana māmiņa. Viņš nāk bērniem it visos vecumos, un tie prieki ir kopās un cepumos, bet nāk viens un blakus, tu esi man.